Vasarīgs sveiciens mūsu skatītājiem no kārtējās skaistās vietas, kuru ar prieku varam atrādīt savā kanālā. Un mēs esam Austas ielajā, Itālijas ziemeļrietumos, pašos vasaras saulgriežos. Un atgādināšu, ka iepriekšējā epizodē mēs tikai mazliet iepazināmies ar Austas reģionu un devāmies skatīties uz Itālijas un Šveices robežas esošo Materhornu, vienu no skaistākajiem Eiropas kalniem, un tik ļoti aizrāvāmies ar skaisto Alpu dabu, ka pat aizmirsām par brokastīm, pusdienām un vakariņām un visu pārējo uz zemes, un Materhornas skaistākā rakursa meklējumos bija pagājusi vesela diena, un jau pienācis jauns rīts, un vēl jo vairāk līgo dienas rīts, un varbūt pats skaistākais, kādu esam jebkad piedzīvojuši. Andrej, mosties. Jāņi klāt. Celies. Jāņi klāt. Līgo. Sildās laima, mana mūža licēji. Mana mūža licēji. Sildās Dievs, sildās laima, mana mūža licēji. Mana mūža licēji. Mana mūža licēji. Treideviņas dirkstelītes pret saulīti uzvar. Kā sacīt, labrīt, dāmas un kungi, līgo dienā, līgo rītā. Kas te vispār notiek? Tas ir ārprāts. Tas noteikti ir interesantākais līgo dienas rīts, kādu es varu iedomāties. Ārprāt, simtiem govis iet, katrai kaklā zvans. Visa šī kalna ieleja tiek iezvanīta. Tu biji es bērnībā. Tas ganiņš aizmugurē? Jā, biju es. Es atceros kādreiz arī, ka mamma mudināja. Man vajadzēja palīdzēt govis dzīt. Ganos. Bija tā? Dievs, cik forši. Un kas par vietu? Materhorns šorīt joprojām nav atklājis sev pilnībā. Joprojām jāpiezīmē ir galotne. Man ir padomā kaut kas interesants. Ir līdz kaut kas siltāks? Ja Materhorns nenāk pie tevis, tu ej pie Materhorna. Mēs dosimies augšā ar pacēlāju. Tu tāds riktīgi liels vagoniņš, 85 personu sakāt iekšā, nekad nav tādu braukt. Parasti ir vagoniņi, kas tev ved augšā, tur viņi visu laiku rotē uz riņķi, un tad tur leciņā iekšā un brauc augšā. Tie stāv pilnīgi tā kā tās tramvajs piepārkots. Un neviens neko īstenībā nesaka, kad un kas brauks, bet mēs dzirdējām, ka divi jau, kamēr mēs biļetes pirkām, ka divi uzbrauc augšā. Tā vismaz mums liekas. Varbūt neviens nekur šodien nebrauks, bet cilvēks gaida ar slēpiem. Mēs abi notupušies uz zemes, un cilvēki domā, kas notiek, kas nevienkārši mēs atradām, ka lejā ir viens lodziņš, pa kur labāk var redzēt. Tie vispār, viņi domā, tiem gan ir bail. Panikā riktīgā. Nē, mazie bērniem, mazi bērni nav ar asiem deguniem bijuši, nav noskrāpēts stikls. Var skatīties. Jā. Un šādi braucieni, tā kā mēs norezervējām braucienu uz Šveices robežu īstenībā. Un 3 pārbraucieni mums būs. Tā kā 1, 2, 3. Un tur vēl var augstāk braukt, un cilvēki brauc slēpot uz turieni. Un tur būtu 2 reizes vairāk jāmaksā, bet tāpēc, ka tev būtu pacēlās tu visu dienu, tā kā varētu izmantot slēpojot, braukāt augšā lejā. Iedomājies, tagad vasaras vidū saulgriežos tu var slēpot. Apstājāmies pusceļā.
Taisīja lūku. Jā, taisīja lūku, kaut kas parācīja, tiek teikts. Stāvam. Un kratamies. Vajag labs klāt. Stop previsto. Stop previsto. Sì, ma ci sono i manutentori qua su che scendono adesso. Prendiamo passaggio. Non tieši. Ir kāds kaut ko strādā, man liekas. Manā, viņš jau tiek grib no šeit. Mēs tur vispār ko mēs redzam. Reāli tur ir cilvēki augstā. Nopietni, mēs piestājāmies pie tā viena staba. Un, Tas ir daudz. Ja? Un cilvēki vienkārši stabā ir augšā tur. Un tad tur var iekāpt iekšā. Jā, īstenībā, kāpēc? Man jau būtīgi tad man liekas balpāk. Es padomāju, ka tu tie cilvēki kaut kur. Tagad ir vēl labāk. Kur? Kur viņi ir? Nezinu. Viņi uz jumta sēž. Kur viņi pasarunā? Ar ko viņš runā īstenībā? Reāli visu laiku tas darbinieks, kas brauc ar mums līdzi, viņš visu laiku runā ar kaut ko augšā tur un neparācīja, bet tāpat vien. Neko nesapratu. Bet tāpat viņš sēž augšā, uz jumta. Bet mēs šitas īstenībā ir pirmais brauciens un cik mēs esam augsti jau. Un pastāv, cik daudz jau sniegs ir. Tur tā lieta. Mēs uzbrauksim augšā ledājos. Šos ledājos. Tur līgo dienā. Jā. Līgo rītā. Mēs ledājos. Tas bija brauciens numur 1. Ejam uz nākamo. Tur jau viss kā pa Jāņiem. Viss kā piedienās, vai ne? Tieši tā. Jāņos, ne tikai zila debes, bet jābūt taču arī lietu. Nu, tur jau tā lieta. Tur nāk Materhorns ar savu personīgo mākoni un plus vēl ar pārējiem mākoņiem, kas stumjās virsū vienreizē. Šis otrais vagoniņš riktīgi, viņš iet tā kā nogāja lejā, pēc tam augšā. Baigā braukšana, mēs braucam iekšā ledājā. Viss apkārt tikai stiegs. Un mākons, melnais mākons mums ķer rokā riktīgi. Es nezinu, tas ir labi vai slikti, bet mums te būs interesanti skatulītās. Pēc reāli iebraucam totālā ziemā. Ziemā piestāvā nekad ir mākoņens un sniega. Vispārs varbūt no viņam arī pat sniega. Jā. Ārprāts. Un trešais vagoniņš atkal ir liels. Man liekas, pat vēl lielāks nekā tas iepriekšējais. Neviena nav. Nav ne jausmas, cikos viņš attiet. Viņš smaržo pēc elektrības. Un zini, kas ir? Es izkāpu ārā, man ir riktīgi tāda galva, tā kā dulbišiņa. Tāpēc, ka jūt, ka ir augstums savādāks gaiss. Riktīgi. To es reiz pateicu. Man ir tāds kā žvingul. Kur tu esi? Iegodīgi mēs varbūt gluži ne, bet šeit ir Šveices robeža un tur ir robeža kontrola punkts augšā. Augstākais Eiropā. O, te ir temperatūras kritums. Jā. Ej, turos. Dāmas un kungi, mēs esam 3480 metri augstumā virs jūras līmeņa. Garāk teikt, ka mēs nevarējām uztaisīt. Nu, ziema, kā? 23. jūnijas. Līgo, Jāņi un šitās tas kāds. Nu, viss lietus ir mūs noķērs. Riktīgi mākonis atnāca ar visu lietu. No Materhorna vispār nav nes makas vairāk. Un, jā, mazliet paspējām vēl bez lietus ieraudzīt, kā te vispār izskatās. Un iedomājies, un lejā 30 grādu silts. Un šeit ir visapkārt sniegs. Cilvēki brauc tur slēpo, darās, ņemās. Un te ir, zini kā ir? Viņš ir lietus un sniegs, tā kā slapšs sniegs, reāli sniegi. Nu jā? Kur graudiņi uz jakas. Bet, nu, kas ir Latvijā jau arī uz Jāņiem uzsniegšot, tad nekāda brīnuma nav.
Mums te jāsēties. Te ir slēpnīts kaut kāds. Nezinu. Varbūt nemaz nav, vismaz jumtiņš es cerēju, ka ir. Bet varbūt no citas puses. Varbūt. Mūzika skan? Jā. Man jā, vienīgais esmu riktīgi galviet uz Reņķinušta augstuma. Ja godīgi, toreiz, kad mēs bijām sen Monblāna augšā arī to pacelē, tur ir tieši tas pats augstums vai... Nu, sameloši, ja tagad gudri runāšu. Bet jā, gaiss ir ļoti, ļoti savādāks te un galva iet vienkārši uz riņķi. Eicinās cik labi. Te ir rīcīgi tik forši vietiņa iekšā. Šāda koku mājiņa, reku ģitārs pielikts. Liela pudeli kā atsvars durvīm. Taisīt durvis vaļā nevar attaisīt, pudeli pārāks nodarbība. Te jānodzer un tad tu... Šitāda forša vieta. Uzklāstot kalnā, protams, ja šādi laikapstākļi jāvēr kādā smukā mājiņā vai kafejnīcā un jāpērdi brokastis. Tieši tā. Kurit maizītes te jums skatās? Jā. Man liekas, ka šīs skatās. Nezinu, kāpēc tu teici par šīm, un šajās izskatās. Nu, vērtējiet tagad. Es domāju, šī maizīte neizskatās tik labi kā šī. Šī notiek daudz lepnāk izskatās. Pareizi. Protams, paņemsim kafiju, maizītes, kartupeļus. Un uzēdīsim brokos. Un zin, kā ir tas mākons, ja viņš uznācis, viņš tā kā paies malā un nevar saprast. Šausmīgi. Tāda forša emocija mums ir. Ārprātīgi krūt. Ar visu to sniegu, visiem tiem mākoņiem un to visu temperatūru, kas ir vajā. Augšā šeit tā. Aha, labi. Zinās, ziemā, kad ir tie slēpotāji, klik, tās skaņa tā ir zābakiem. Visi ietā ietupušies. Ir mums blakus slēp zābakiem cilvēkiem. Jā. Fantastiski sajūta, fantastiski vieta. Vienkārši kulminācija. Un jā, bišķiņ sāk tā kā atskaidroties, tur kaut kāda kalna atkal parādās. Varbūt tas ir viens tāds mākons, kas tur uznāc tāds viens pārskaļas pārrun. Bet kā viņš ir vai viņš nav? Nu, ne? Vismaz esot Itālijā, pagaršosim viņu maizītes. Smaržo ļoti labi. Ar ko maizīt ir? Ar sieru un hemofili. Liela. Un īstībā jā, kur runājot par robežām, protams, kur ir Itālijas karogs mums, tepatās no mūsu kafejnīcas redzams, un Šveices karogs, rītīgi aptinies gan, bet te ir Šveices karogs. Tā kā, jā, paskatās navigācijā, tad tieši šajā vietā ir robeža. Un, interesanti robeža. Jā. Interesantā vietā. Kā spīd saulīte, te jau godīgi ir ļoti silti. Riktīgi. Tikko uzvilkt savu kamzolu virsū, liekas, ka jārauj nost uzreiz ir. Tiešām kā iespīd saules stariņa. Ir patīkams siltums. Reiz tu atceries, ka tu esi tomēr siltā valstī, vai ne? Oi, drit vai kociņi. Viss domās, ka tu esi Šveicē. Redz? Perfekt. Cita lieta. Vismaz kaut ko labi es esmu izdarījis šodien. Angusta villa, llena vieta, innamorada. Paiduši padzēruši. Un, paskaties, arī mākoņi izklīduši. Kas varēja to domāt, ka šis rīts izvērtīsies tik feini? Jāiet apakaļ ap stūri, paskatīties, kā uzvedās Materhorns. Jā, varbūt viņam vairāk nebūs ceparītas. Jāiet skatīties. Bet viņš mums tāds viltīgs šajās dienās, tā kā. Rītīgi patīk tā vieta man. Nezinu, vai nu vienkārši nostalģija pēc laikiem, kad mēs... Jo mēs sen neesam slēpojuši, un te arī es iztēlos, kad noliec savu slēpes un tiem smagajiem slēpes zābakiem ieklunkuru iekšā, paņem kādu siltu dzērienu. Reku, slēpes jau arī tagad, reku, arī vasarā slēpes nolikuši pie durvīm cilvēki. Tā kā jā, tā sajūta šeit ir. Reku, tur augšā tur... Nu, kur cilvēki iet augšā vienkārši vai slēpo, nevar saprast.
Bet tur cilvēki ir kalnos. Un jā, saulīt sāk spīdēt, jāskarās, jau ka brilli jāliek virsū uz acis. Iekš to acis. Vienkārši dievišķīgs skaistums. Mēs esam 3480 metri virs jūras līmeņa. Yes. Un šeit, caur robežu kontrols punktu, tu vari uzbraukt slēpošanas trasēs iekšā, iebraukt Šveicē. No. No otras puses atpakaļ nemaz nevar tikt. Nelaiž atpakaļ. Kā tie iegāja Šveicē, tad ir. Dievs, kas tu esi pa cilvēku? Ej, drit vai kociņi? Ejam atpakaļ uz Itāliju. Nu, bet kas tu esi pa cilvēku? Uz Šveici viņam vajag. Mūsu Itālijas piedzīvojums turpinās. Es jau domāju, ka jau beidzās jau sāks sniegt sniegs un lietus. Nu jā, saulgrieži. Bet tagad saule, tad jau var nākt atpakaļ uz Itāliju. Labi, braucam tālāk. Līgo dienas turpinājumā dodamies tālāk svinēt Līgo. Tā, braucam lejā. Tas bija tā vērts. Un pilnīgi noteikti brauktu vēl. Un pilnīgi noteikti pat brauktu tā kā tagad jūnijā perfekti. Interesanti, ļoti interesanti. Ja tu gribi šādu sajūtu dabūt tā pēkšņi. Forši. Visiem kalniem nāk mākoņi, iet mākoņi. Ar šim mākonis kā sēž, tā sēž. Pat nedomā iet projām. Viņš reāli izskatās tā kā kulpošs vulkāns kaut kāds, vai ne? Būs jāēd šokolādi. Kā tur ir. Materhorns šodien bija nepielūdzams. Mēģinājām gan no viena, gan no otra rakursa, tā un šitā. Mēģinājām pielabināt to ar dziesmām un dejām, bet pilnībā šo kalnu mums nesanāca aplūkot. Bet tas jau pa lielam garastāvokli tik ļoti nemaz nebojā. Nu un vēl pirms nobraucam pavisam lejā. Nu jau esam vietā, kur riktīgi silts jau ir. Vēl ne pavisam silts, bet krietni siltāks nekā augšā. Šāda vieta, mūzika skan, un šeit var skatīties uz Materhornu. Ja nebūtu mākonis, šeit ir labs skatpunkts. Bet to klasisko Materhornu parasti jau tā bilde ir, man liekas, vai no Šveices jāskatās, vai no viena rakursa viņš tā, ka viņš saliecies tā uz sāneri. Tagad es neko komentēt nevaru, tāpēc, ka es vispār neredzu, kas tur notiekās. Un es nemaz nezinātu, ka tur ir liels kalns. Es pat neiedomātos, ka tur viņš ir. Bet viņš ir reāli viss atkal ar mākoņiem. Un tādam tam kalnam ir jāizskatās. Jā. Kam garšo Tobleronu noteikti arī varēs atpazīt uz iepakojumu. Uz vecā iepakojumu. Teicu, Tobleronu tagad ir aizgājis no Šveices prom. Un kalns tu nedrīkst vairāk būt uz iepakojumu. Tāpēc, ka, ja tu aiziet no Šveices, tad arī aizmirst par... Aizmirst par šokolādi. Aizmirst par kalnu uz šokolādes. Oi! Tams jau sen jau atnāca, jau vasara ir klāt. Tu tikai tagad no ziemas miega izlīdi. Tur jau tā lieta. Viens, otrs. Kas tur notiek? Un esam nobraukuši lejā bāzē. Varam vēlreiz paskatīties uz Materhornu. Nu, tā ir viņam tiem mākonis, kas tā kā domi. Jā, mazliet Ne, bet galotne vēl augstāk ir. Ja, tu domā par šo? Un tur taču vēl ir. Nē, mazas picīte. Otra? Tad aiziet mākonis priekšā. Jā, es domāju. Redzēju. Ir rīt vai kociņi? Vai tiešām mēs varēsim ieraudzīt to spicīti? Vienā brīdī. Es ieraudzīju. Tur ir mazs gabaliņš. Es tiešām redzēju maz gabaliņu. Te pamēģinām vienu citu lietu vēl.
Aizbraucām vēlreiz uz to vietu, no kuras sākām šīs dienas video, bet arī šeit, diemžēl, Materhorna galotni nevarēja redzēt. Un pat vēl jau vairāk pamazām sanāca arvien vairāk un vairāk mākoņi. Šādi un tādi it kā parādījās maza cerība, bet laikam Materhorns visā godībā būs jāatstāja kādai citai reizei. Bet mēs par to tik ļoti saskumuši nemaz nebijām, jo šodien mums atkal bija skaista un interesanta diena, un vēl jau vairāk šodien bija līgo diena, un šogad mēs to varējām pavadīt šādā vietā. Varbūt tā nav tradicionāla līgo un Jāņa svinēšana, bet vasaras saulgriež Itālijas Alpos, nebija jau nekādas vainas. Ei, te nos, kas tagad notiksies? Esam atpakaļ tajā pašā vietā, kur šorīt pamodāmies. Un jā, Materhorns nekas nav mainījies, ir tikai trakāk. Tikai pamatni var redzēt, un bija tikko cerība, ka te kaut kas ir mainījies, un laikam šajās brīvdienās mums nesanāks redzēt šo kalnu visā godībā. Vakariņas sveču gaismā. Nē, tā ir pusdienas starpbrīdis. Visi mēs te braukājām apkārt īstenībā, un tagad ir siestas laiks atkal. Ja vakardien bija svētdien un bija par vēlu, tad šodien atkal mēs gandrīz varējām netikt pie ēdienu, bet mēs varējām sarunāt šādu te vismaz maltīti, un labkabas bija cash. Tāpēc, ka arī tā varētu būt. Kur es tagad braukšu uz banku, uz kuru kalnu. Tā kā jā, ņemiet, turiet vienmēr kaut kāds monētas kabatā. Čau! Tu gribi steiku? Gan jau. Kāpēc mums ir kartupelīši ar steiku šādi? Man neviens jau gadiem neuzdod tādu jautājumu. Bet tāpēc, ka iedomājos, kā ir Itālijā. Te pa dienas vidu ir tā kā siesta. Un tagad 2:30 bija. Un virtuve kā tāda, kad ciet. Un tad viņi varēja vienīgais uztaisīt tāds kartupelīši. Un piedāvāja varbūt vienīgi. Jo virtuve kā tāda ar meņu neko pat vajag nevarēja dabūt. Līdz 2:00, kādiem 5, nezinu. Jā, cik uz tas siesta beidzās, bet pāris 2-3 stundas būs tā, un visur, kur tā īstenībā ir. Šajās valstīs tā ir. Tas nav tā kā, ka tu izteigā kalns, un tagad domā, forši, iesim tagad pāriest. Nē. Jā. Jāgaida līdz vakaram. Ļoti lieta. Un vakarā īstenībā arī vēl vakarā notiek ēšanas. Mēs redzējām, pat pirmā dienā atceries, kā bija. Vēl vakarā viss cilvēks pusdienā. Tā kā mēs jau taisamies iet gulēt, tad viss tikai sākās. Jā. Ļoti lieta. Smuks suns ļoti godīgi, pareizi. Spied laiku. Vasara ir atgriezusies. Viss tā kā īstos Jāņos. Mēs lietiņu uzlīja, lai varētu teikt līst kā pa Jāņam. Nē, tik traki, jo mēs neuzlīja. Bet atkal mēs jūtamies, ka mēs esam Itālijā. Vakars turpinās. Un pirms mēs braucam dziedāt līgodziesmas, vēl neliela kultūra programma jūsu ekrānos. Esam atbraukuši uz vietu, kur ir sens tilts. Gan sens, gan skaists, gan liels. Ejam lūkoties. Šeit tās nelielas ciems, aiza, tek upe, pēc loģikas. Tā arī vajadzētu būt. Ja reiz tur ir tilts, ārā plus 35, plus 36. Tā. Ļoti karsti. Un tikko nesen stundu apakaļ bija 18 grādi, kur bija lietas pišķiņ. Tā ir paznīca, dāmas un kungi, Maza kapela. Un tie ir bēs, patīkami. Jā, ir. Vai ne? Es brīnos, ka cilvēki šeit nav sanākuši, vai pat šajā karstumā cilvēki negrib nākt uz baznīcu. Daudzās vietās īstenībā redzu šādas te ūdenskrātuvītes ir, vai ne?
Mūsu ciemā arī bija tāda pati, redzi. Bet tas taču nav īsti domāts, tā kā lai govs nāks dzert vai kaut kāds. Es domāju, tas vienkārši kalnu ūdens. Krātuvīte. Tā laiks ir karsti, cilvēki var atnākt, es domāju. Jā. Mūsu to ceļu mazliet atsveicināties. Tas gan, lec iekšā, jo, nekur baseinu tu gribēji. Nu jā. Tā, nekur zīme rāda augšā, ka jāiet uz to pusi. Nu, ļoti, ļoti piemīlīgs mazs ciematiņš ir. Bet šajās vietās, ja godīgi, šādas te vietas ir no vienas vietas. Nu, mani vārdu krājums ir rit vai kociņi tā kā biezākajās enciklopēdijās. Un jā, pa ceļam braucot uz šeien arī bija tik daudz visādas tādas vietas, kur varētu stāties un visu kaut ko darīt un sadarīt un redzēt. Un šeit ir pilis un baznīcas. Mums it kā mūsu kultūra programmā neesam pārāk daudz salikuši tādas vietas, ko īstenībā arī derētu aplūkot. Mums ir itā īstenībā vēl viena diena, tāda Jāņu diena, un mēģināsim Jāņos varbūt paskatīties vairāk kaut ko no pilsētām un no celtnēm, arhitektūras un tādām pārējām lietām. Bet jā, ejam tagad meklēt lielo tiltu. Un lielais tilts ilgi nav jāmeklē. Un šis nav parasts tilts, bet diezgan saudabīgs akvedukts, kas ir uzbūvēts vairāk nekā 2000 gadus atpakaļ. Tilts ir 2 līmeņos, viens kalpoja kā irigācijas sistēma, bet pa otru varēja pārvietoties. Dāmas un kungi, šis tilts ir uzbūvēts pirms mūsu ēras. 2027 gadi šim tiltam ir. Man liekas, ka mēs ar Aju, ja godīgi, neko tik senu nekur neesam redzējuši. To neatminos kaut ko, ko es būtu redzējis, kas ir uzbūvēts pirms Jēzus Kristus. Jā, Tiešām. Esam gājuši pa visādiem tiltiem un visādi vecuma tiltiem. Bet laikam tik veci vēl nē. Iedomājies, atvasēs tiltiņš pār Persēju, cik viņš gadus nostāvēja, vai ne? Jā. 2027 gadi. Bet paskatieties, kā kādreiz tajos laikos mūrēja tilts. Un kas ir interesants par šo tiltu, tas nav vienkārši tilts, pa kur tu vari iet pa virsu. Un liekas, kāpēc viņš tik biezs tā kā māja? Tur var iet caur tiltu arī, respektīvi viņš arī ir tā kā māja. Tur ir tādi mazi lodziņi, mēs jums parādīsim, kā Andrejs teica, kuriem laikam kādreiz skatījās, vai ienaidnieks nenāk. Vai vēroja lašus tur apakšā. Labi, to mēs tagad piefantazējam. Te ir ieejas maksa. Ieejas maksa tikai, ja tu gribi iet tā kā pa to tiltu. Varbūt te var izšmaukt tāpat cauri, bet simboliski ieejas maksa. Un mēs esam uz šī tilta. Kārtējā vieta, pa kur es būtu ļoti nožēlojis, ja nebūtu šeit atnācis. Tiešām liekas, kā viņi būvējuši to tiltu īstenībā toreiz. Viņš ir uzbūvēts visā augumā, praktiski līdz pašai aizes apakšai tas tilts ir. Tā kā vesels, tā kā mūris, tā kā siena uzbūvēta. Un līdz augšai tur, kur, tā kā, lai savienot tos aizes abas, lai savienot abas aizes malas. Tā ir, ja godīgi, tāda konstrukcija tiešām nav bieži pagadījusies nekur ceļā. Mēs pārēsim to pāri, un tur no otras puses varēs ieiet tiltā iekšā, ko mēs arī to darīsim. Nu, un te mēs ieies iekšā tagad, un es pavisam negaidīju tādu joku. Te ir stikla grīda, kur apakšā ir. Viņi man izturēs. Tas nav normāli nopietni. Tiešām. Ja godīgi, zini, kā cerēs tevis kalnos, tevis augstumos. Fenomenāli tāds tunelis. Tad redz apakšā tur vēl ir. Es nezinu, kāpēc tā ir uztaisīts. Pagaidām, īstenībā kādreiz, jo te nebija stikla grīda. Šāda telpa te jau bijusi ir. Un ir maz lodziņi uz visām pusēm. Tad pamīšas tie lodziņi. Viens augstāk, viens zemāk. Man rītīgi patīk vārds pamīšas. Kur tu ies? Es iešu pamīšas. Es biju domājis, ka es varēšu caur lodziņu izbāzt šo te instu savēju. Viss pietiek. Vajag īsmā interesanti. Zin kā, nav baigi bailīgi. Laikam bailīgāk ir tās grīdas, kas ir virs aizām. Bet interesanti. Tāda šaurība. Man likās tieši šis ir bailīgāk, tāpēc, ka virs aizām kaut kā liekas, tas ir normāli, visu laiku cilvēki tur iet. Tā kā, jā. Šitien ir tāda lieka tiešām visu. Bailīgi, tāpēc, ka te ir tie kubiki. Un tu iekrīt un visu netiec ārā. Tur jau tā lieta, tur pilnīgi nav nekāds izējas. Nezinu, tur onkulis atnāks ar trepiem, cik tas ilgi būs, bet no tāda augstuma jau nekāds treps tev nepalīdzēs. Labi, ne par to iet runa. Forša sena arhitektūra mūsu līgodienas pārgājienā trāpījusies.
Jā, un tie kambari, redz, viss vienāds it kā ir. Viss vienāds, un tad ir tie lodziņi. Viens augstāk, viens zemāk, viens tur pavisam augstu. Nezinu, garākiem cilvēkiem, īsākiem cilvēkiem. Kam tas ir domāts? Ļoti interesanti. Bet, nu, pa lielam te ir tāds viens tunelis, pa kuru tu bišķiņ drebošam kājām tā kā virzies uz priekšu. Aizmirks atgādināt pašu galveno. Mēs esam iekšā tiltā. Jā. Šis ir tilts. Tur augšā mēs tikko viņu gājām pa turienēm. Žik, tur. Tur mēs gājam, var iet pa vidu, un tehniski, ja tur uztaisītu durvis apakšā, starp tiem kambariem, pa iekšā arī varētu iet vēl. Tas jāierosina varbūt. Šis tās Jāņgaldam, katra bez Jāņgalda, Līgo vakarā. Un šādi te veikali, jā, šie te visvairāk te iekrīt acī, kuros mēs te kaut ko varam iepirkt. Interesanti. Labi, pietiek. Ne par veikaliem šajā video, bet ja kādam interesē, jūs noteikti varat pastāstīt kaut ko. Bet varbūt vēlāk. Vislabākais veikals, pagaidām. Kondo? Nezinu, Kondo kaut kā vai kā. Tur būtu tagad jāskatās. Konad, sorry. Konad. Kondom toši nebija. Konad. Jā. Konad vislabākais. No, tie vismukākie, jā, ir. Tad iegodīgi ļoti daudzi veikali tādi, kas ir, tā kā veci nolietot. Jā. Tieši tā arī tu reiz teikšu. Un citos arī tā kā vakar svētdien vispār nekā nebija. Tukšs plokda vai jēzini. Vējš tāds jau, ka ir pilnīgi betonārs, tas tenis taps aizlidot pa gaisu. Tā ir, ka nēd visu dienu. Bet tiešām. Bet nu strunca visu. Mums Jāņgaldam ir šis tas. Braucam mājās, laiciņš vēl ir. Ārā 36 grādi, 5:30 vakarā. Kā jums tāds joks? Un braucam uz viesnīcu, vienkārši gribēju parādīt, ka mēs dzīvojam tehniski Austā, kas ir priekšā šī pilsēta, bet, kā mums patīkās, mēs dzīvojam kalnā, tāpēc, ka mēs tik zāģējamies uz augšu, bet ne pa šo ceļu. Vienkārši ieraudzīt tādu ceļu, un slīpums tiek kaut kādā 40 grādu varbūt uz leju. Gan jau uz kameru nevar pateikt, bet, ja tu taisi nostātos... Šīs ceļš mums ļoti atgādina vienu no mūsu ceļojumiem pavisam nesen. Mums arī bija jābrauc pa šādiem ceļiem, lai tiktu uz mūsu viesnīcu. Jā, šoreiz, paldies Dievam, jābrauc par to, kas nav tik traks, vai ne, bet arī ārprāts. Tur jau reāli uz bremzēm uzspied, un tu jau pa tiem akmetiņiem vienkārši šļūts lejā. Bet jā, šī ir Austa. Šī ir pilsēta, mums ir kaut kā 3 km augšā jāuzbrauc bišķiņ kalnā, kur mēs pasēdēsim, pasvinēsim Līgo svētkus Dievotā Rājūca. Nezinu, kur te centrs īstenībā, kur jāskatās ir, bet, nu, laikam pa centru kaut kur jāņem un jāskatās, ne? Ok. Interesanti mums tā vakariņa izlase Līgo vakaram. Bet nav slikti, mīļie draugi. Tā kā, jā, ar konfliktiem mēs varbūt tās varbūt gluži tagad, ne? Uzcepsim šitās desas. Mums ir siers, mums ir čino, kartupeļi atceļojuši no Latvijas uz Angliju un tad uz šejienu uz Itāliju. Par cik mums no šīs jaukās mājas, kur mēs esam apmetušies, ir atvēlēta sava neliela teritorija šeit ir, kur mēs varam izmantot. Mēs un vēl kāds cits, bet kamēr neviens cits te nav, mēs varam šo privatizēt, es domāju. Šāda jauka vieta ar skatu uz kalniem. Tur ir citi kaimiņi dzīvo. Rektulīdās mēs kaut kur ieraudzīsim pa kaut kādām no durvīm, varētu iznākt tā, tieši tā. Jā, šī galdiņa lūdzu. Tur ir gāzes grils, kuru mēs nekurināsim, mēs uzcepam desas mājās. Jau šausmīgi ēšanu mēs te neesam sataisījušies. Uz dzeršanu gan jau kā arī nē, bet nu, Līgo vakars ir Līgo vakars, kā dziesmu varam tu uzdziedāt. Kompozīcija ir pirmā vieta. Nu, gandrīz sāk izskatīties pēc mazas idillas. Mēs jau 3. vakaru šeit dzīvojam, pie šī galdiņa vēl neviens no kaimiņiem nav sēdējis. Bet īstenībā mums arī kaimiņi bija, tikai pirmā vakarā bija te vēl 2 mašīnas. Šīs dārziņš ir mājai šai vidusdaļai. Tur laikam ir 1, 2, 3 istabas. Nu, tā kā 3 dzīvokļi tādi. Uzlikt foliju pa virsmu, lai suns neredz. Tur ir forši tāds suns smaidīgs dzīvo. Lūdzu, cienājiet ar desām tagad. Hello.
Halo. Un tā šeit ir, tu dzīvojies, un tu esi reāli ciemata centrā, kur viss notiekās. Viens no vienas mājas tur nāk, te viņam dārziņš, vai tas iet tur? Jā, tā bija interesanti īstenībā. Sēžam pie galda, kā šitas ir tai mājai dāja, nu tā kā pieder, bet mēs esam tuvāk. Tuvāk citai mājai mēs īstenībā esam, tur kaimiņam kaut, varbūt viņam dārziņš uz citu pusi kaut kāds ir, un tā te viss baigi tā kā viena liela komūna ir. Un tad... Ļoti draudzīgi. Ļoti draudzīgi, tieši tā. Mums te apakšā ir garnos. Bet mums tur viens neņemtnieks, kurš tā grib nākt pie mums ciemos. Tās ir muša. Tāpēc mums viņas ir jāslēp. Arī fakts. Vēži šitie ir. Jā. Vai tikai ūsiņas ārā. Vai ne? Tadā. Itāļu salāti. Kalndes. Un upes garnels. Kalnu upes garnels gan jau. Līgo jaunī, līgo veci. Kamēr jāļo uguns. Dei. Un pārmaiņas pēc, lai nav jāsēž visu vakaru pie galda. Vajag arī mazliet izdocīt vēl kājas pirms gulētīšanas. Tur ir tā lieta. Bet atkal, kurš te jāņās iet gulēt? Un tā suņiem rejot, mēs devāmies iekšā. Nu, negluži iekšā, bet mēs aiziesim līdz kalnu malai. Respektīvi paskrīties uz pilsētu, uz lielo pilsētu, kas tur tālumā. Tur vienu nakti viņi rībēja. Kaut kādi klubi baigie bija. Es domāju, Jēzus, Marija, kas par klubiem. Suņi reja ārprāts visās manās. Ja tu esi blogeris, tu esi noriet vienkārši no galvas līdz kājas. Pilnībā. Ja tu vāvaļo. Un tā viņš ir. Not, pāris soļi. Un no savu ciemu esam tikuši jau ārā. Mēs esam pilnīgi laukos. Putniņi dzied. Suņi jau pamazām paliek aizmugurē kaut kur. Šitā mēs te dzīvojam. Šodien no visiem tiem iepriekšējiem vakariem visforšākais vakars. Jā. Pastāst, tur ir smuka debes, mierīgs tāds bezvēžs. Arī tur. Mēs tagad iesim te. Tāpēc, ka mēs izpētījām pirmīt, ka šeit rekur zīmes un tāds Itālijā visās vietās ir. Un reiz, kur te var aiziet no šīs vietas? Mēs varam aiziet līdz bibliotekai. Līdz Austē var aiziet 50 minūtēs. 50 minūtēs, nu nevar būt. Iesim tur. Tur priekšā ir graba. Tur ir skaisti. Cerams, ka mums neapēdīs suņi. Pa šādu taku, ar kalnu malu, uz ceļas augušas vārpus. Smaržo pēc lopiem. Jā. Es arī gribēju teikt, ka smaržo pēc lopiņiem. Pēc lielopu. Un te ir, iedomājies, šitā vieta. Un te ir biblioteka. Šitā ir biblioteka reāli. Nu jā, reku tu attais vaļā. Paskaties, ne? Redzi, kapela. 1923. gada būvējumi. Šim būvējumam 102 gadi ir. Un šāds te norāds. Redzi, Austē ir 40 minūtes. Tā arī bija 5 minūtes līdz šeinē, tad 40 minūtes ir līdz Austē. Un rekur ir Auste. Un atpakaļ? Atpakaļ 5 stundas. Atceries, ka es pirmā vakarā teicu, ka tas ir Matterhorns? Jā, tu jau te visādi zilus brīnums mēģināji uzbūrt. Izgāja ārā un zikā? Montblancs, Matterhorns. Tur jau tā lieta, es izgāju ārā, tā kā, kā pirmo reizi atbrauc, tikko liekas, jopčīgi, tev viss pasauli pieder. Rekur Matterhorns, rekur tas, rekur te viss notiekās. Ir rādās Matterhorns pēc uz citu pusi, un viņš galīgi neizskatās šādi. Jā, ir Spicas kalns, bet nu, kurš tad kalns nav Spicas, vai ne? Tepat, ja godīgi uz video, es pat neredzu, pa ko es runāju tagad. Wow. Nu ko, pa līgo dziesmai? Līgo veci, līgo jauni.